Tāpat kā Amerikas Savienotajās valstīs aizvadīts Amerikas Latviešu apvienības, saīsinājumā ALA 72. kongress Karmelā, Indiānas štatā. ALA ir labdarības organizācija, kas apvieno dažādas Amerikas latviešu organizācijas, pašlaik vairāk kā 100. Uz kongresu bija ieradušies gan delegāti, gan viesi no ASV, Kanādas un Latvijas, kopskaitā ap 150, lai 4 dienu laikā apspriestu problēmas un izaicinājumus, diskutētu par risinājumiem un veidotu jaunus kontaktus. Kongress deva ļoti lielu iedvesmu, un man tā enerģija jau vēl šodien visa burbuļo, neskatoties uz to, kad es braucu 11 stundas ar mašīnu uz kongresu vienā virzienā un atpakaļ atgriezos 1 naktī, bet pirmdien jau bija gatava strādāt un enerģija burbuļoja. Šis bija mans pirmais kongress arī kā valdes loceklē, man ievēlēja pagājuši gadu tikai. Tā kā šis arī viss bija man ļoti jauns. Šādi kongresi notiek ik gadu jau no 1951. gada, katreiz citā pilsētā. Savulaik galvenais ALA mērķis bija Latvijas neatkarības atgūšana, taču kopš neatkarības atgūšanas prioritātes ir mainījušās. Jārunā par valodas uzturēšanu, par to, kā mēs jaunus biedrus iesaistam. Tas viss ir drusku citādāk jādomā un jādara. Un kādreiz varbūt tas bija drusku vieglāk. Kādreiz cilvēki daudz aktīvāk gribēja nākt cīnīties par Latvijas brīvību un tā. Tagad Latvija ir brīva, viņi ir pieejami citiem cilvēkiem tāpat. Un varbūt ir drusku grūtāk pierunāt cilvēks, nākt strādāt, nākt darboties. Pasties, kas balso pats par sevi. Izrunājās. Viens no svarīgākajiem kongresa uzdevumiem ir ALA valdes un priekšsēžu vēlēšanas, kā arī rezolūcija pieņemšana. Neiztrūkst arī saviesīgā daļa. Šoreiz bija balle un mums bija muzikālā grupa no Jelgavas. Jo šī Karmeles pilsēta ir sadraudzības pilsēta Jelgavai, un Jelgavas vārdu var ļoti manīt Karmeles pilsētā, kas bija ļoti patīkami, un tie cilvēki ļoti, ļoti lepojās ar šo sadraudzības programmu. Tieši kongresā tika nolemts par sadarbības uzsākšanu ar latviešu.com, kopīgi veidojot vienotu latviešu ASV notikumu datubāzi.